sakot, jā, šis nebūs, šie video nebūs tā kā tipiskie blogi, jā, tas vairāk būs, ne tik ļoti kā publikai, bet kā atcerēties man, jo, man ir atmiņi ir švaki, jā, tie, kas mani zina, tie to zina, tie, kas nezina, tie nezina. Man ir atmiņi švaki, ja? Es mašīnas var atcerēties līdz pēdējai detaļai, kas ar ko tu brauc, bet cilvēks arī pat, ja es esmu 50 reizes saticis uz veikalu, viņi neatcerēšos. Sorry, neapvainojieties, tā ir. Un arī par šiem video bildes ir vienīgais, kas mums paliek, ja? Atmiņas pazūd, cilvēki izgaist, notikumi pazūd, bet ja tev ir nofilmēts, tad tas paliek. Tas paliek, kamēr kāds to neizdēš, vai arī notiek kodolkarš. Kā Vilmārs Millers teica, tas būs interneta dzīlēs līdz kodolkaram. Tad, nevienmēr sanāk smukie Šveices, Austrijas, Lichtensteinas skati, jā. Reizēm būs tiešām pļāpiņš, kaut kādi skati, kaut kādas vietiņas, kaut kādas bildītes, jā. Var gadīties arī šādi, ka būs pļāpiņš, jā, es esmu pļāpa pret taša. Es esmu viens, līdz ar to, ja es varu parunāt par sevi, kādēļ neparunāt ar sevi, jā. Jā, vajag video reģistratoru. Savādāk. Man pazūd vienkārši laiks, kamēr es kaut ko mēģinu nobildēt, ierakstīt, tikmēr es varu palaist kādu pagriezienu uz Bāņu garām. Bānas Pūlī, Vācija nav tas pats, kas Bānas Latvijā. Tad tur var būt 30, 50, 100 kilometri, kamēr tu tiek tripā. Vienreiz tā bija. Es kā tagad atceros, es braucu e-mobilai, es braucu ar Audi TT, bija jādzen savā gaitā. Es tikko biju savācis mašīnu, sāku braukt un tieši Vilmārs zvanu, un es esmu uz Bāņa. Kamēr es uztaist atskaitu, kamēr izstāst, kas tur kāds ir plāns, kāds status, 3 minūtes, tā saruna bija diezgan raita un ātra, un noliek sarunu, un Vācis pasaka, pēc 50 kilometriem apgriezties riņķī. Bļāķ! Paldies, Vilmār! Paldies! Tad nekās norulēja liekas 50 kilometrus. Nevienā roka nenokrita, kontā caurums nebija, bet tagad arī, es esmu ceļā, arī nepaspējuši sveicēt garām. Tagad es arī esmu uz taisnu ceļu, es esmu aiz Varšavas uz Sulanski, kā viņi pareizi izrunāt, nezinu, vēl neesmu iemācījies. Pēc pusgada es visu šitos ceļus stampus zināšu no galvas. Man jau tagad ir izveidojušies rēķinot mīļākie tanki, mīļākās vietas, kuras varu pildīties, iebraukt pa ceļam. Protams, dzīve piespiež izmaiņas. Bet, jā, kaut kā netīšām nonāca uz autovedēju. Cik netīšām, es jau pa savu uzņēmumu sapņoju, pa savu tehniku, tikai tas, ka man nav 100 000, lai nopirkt jaunu tehniku ar jaunu piekapi, jā. Mīļiem, nelegāliem uzņēmumiem nosauksim to tā. Man arī ienākumi nebija legāli, lai es varētu aiziet uz savu mīļo Luminoru un Veigi, man lūdzu 100 makas. Jā. Noķēru ziemu. Smuki. Tas nozīmē, ka man ir 4 mēneši līdz varu kabriolu atvilkt ārā. 4, 5. Kaut kas tāds.
uz ieskrēņa jostas un vienkārši cērt ārā, bļēt, un tad tu domā, ko darīt. Bet, nu, es esmu ņīdza, es esmu labākais pasaulē, man viss sanāk, mums viss sanāk. Kaut kā tā. Kā jau pirms katra reize, viss sākās ar buķikiem. Buķiki nozīmē, ka to lidošu ārā. Neko ir mīļamiņš. Atsties! Jaunas ziemenes! Mīļamiņš. Jāj. Nu, sava taisnība tur ir. Kāds Bauskai būs apvecējuši? Vārds. Es nekad vakarā nebiju pa Bausku braucis. Vienmēr kaut kā sanāk agri no rīta vai vēl naktī un fūri pie fūras. Tagad jaunais ģekavs apvecējuši. Vau! Uzlien uz bāņu un viss tik malē. Tagad iecam un Bauskai vajadzētu tā kā sekot. Savādāk. Interesanti. Kā tur garšo? Restorāns. Kā kādreiz tikšu arī tur. Jā, vajadzētu apvecējuši sataisīt. Lūmņiks. Līkums. Pirms Bauskas, kreisais. Dzen! Kā tik apdzīt? Viņš neredz, kas priekšā notiek, bet viņam jāapdzer par katru cenu. Par katru cenu viņam jāapdzer. Es laikam esmu samaitāts. Biseksuāls bijušais. Kas tu tagad esi? Sorry, es esmu vienkārši samaitāts. Jauks vakars nārā ir. Būtu vēl labāk, ja nebūtu jāsēž ceļa remontā. Bet nu nekas. Gan tiksim cauri ar šito bijušo biseksuāli. Nu, vos spilgts piemērs. Es braucu naktīs. Mēs esam Vovā. Ikdienā te ir pilni, te ir mašīna pie mašīnas, te nav vietas. Šobrīd, pulkstens 4 naktī, ir kaut kāda maziņa satiksmīte. Es brīvi ar saviem 20 metriem varu lidot cauri pilsētai, un neviena aste neziet pakaļ. Nevienas gerkāns uz mani neskatās. Visiem ir vienalga, cik tu sver, cik tu ātri brauc, jo ir tukšas ielas. Tagad iedomājies, šodien te pat satiksmes laikā izbraukt. Vēl uz 4-5 dienā. Es nošautos šitien te. Turēt man piekabi tik plati kā tā josla. Tagad man iespiestam milzenim lielam vilcējam starp mazajām mašīnītēm iespiestam būtu. Paldies, nē, tad es turos pie lielā bāņa. Tur ir lielāki kilometri jānobrauc. Ja šitā caur centru var izšaut, kādēļ ne? Bet to var darīt tikai naktīs, draugi. Ko citu darīt? Tukšs bānis, garlaicīgi. Protams, ka... Yeah. Slēptā reklāma aplītim kā poļos. Ielēja pilnu bāku, kafiju pa brīvu, saģot. Izskatās, ka es aiz Varšavas būšu noķēris ziemu nedaudz. Pirmais sniegs priekš manīm šogad. Nu labi, kas Latvijā darās? Iebrauc tankā, pielēja pilnu bāku, stāv pie kasītes.
Darētu kafiju. Zini kā, fūrists dzer kafiju, tagad paņemsim kafiju. Tas kafijas nepārzina. Lati, jā. Tante pretī. Klausies, mums ir jaunums. Tu šokolādi arī gribi? Es tā, dāvai, конечно, иди сюда. Nu, paņēma šokolādi ar lati. Ļoti patīkam, godīgi sakot. Pirmo reizi šitāds joks man gadījās, kad es biju vāniņu dzirdējis ar kaut kādu krēmu, putiņu, vēl kaut kas, bet šokolādi pie latas. Dāvai. Bija ļoti labi. Nu, man izskatās pēc ziemas. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Atjautības uzdevums. Tur jūs redzējāt divus baltus busiņus. Vienu Toyota, kas tas tāds ir, nezinu, kaut kā Toyota, otrs bija Volkswagen Caravelle. Atjautības uzdevums saucās tā. Viņas abas ir neejošas, to bišķi nebrauc. Man uz trailera un mašīnā nav vinčas. Kā var dabūt divas mašīnas, kas svēr 2,5 tonnas uz trailera, kuras nebrauc un kuras neuzvelk? Es pat biju šokā. Mēs esam ņindzas, mēs esam labākie ņindzas. Čau!